Labdien! Kā jau teicu iepriekšējā savā vēstījumā, Latvijas tiesiskumā un cilvēkiem, kuri to bauda uz savas ādas, ir sastopama šāda pieredze, ka tu raksti savu iesniegumu, savu lūgumu vai cita veida un formulējuma dokumentu, un tā vietā, lai sagaidītu atbildi no tā cilvēka, un kā viņi saka, no tās amatpersonas, kam esi šo adresējis, bieži atbild cits vai citi, un kā bieži arī izrādās, tādi, kuri vai nu nesaprot, vai arī izliekas, ka nesaprot, un tā vietā, lai atbildētu, atrakstās. Kāpēc tā notiek? Tas jau ir atsevišķs izpētes vērts materiāls, bet nu es izlasīšu vēstuli, sūdzību, ko šī gada 3. jūlijā biju adresējis Latvijas Republikas prokuratūrai, ģenerālprokuroram Jurijam Stukānam. Lieki teikt, vai varbūt negluži lieki, ka, protams, atbildi no šī cilvēka, no šīs amatpersonas saņēmis neesmu. Vēstules saturs bija šāds. Vēršos pie jums pēc palīdzības, jo noticis kliedzošs manu un manu bērnu tiesību pārkāpums, piesadzoties ar bērnu labākajām interesēm, ir notikusi izrēķināšanās ar mani, Mareku Markusu, bērnu tēvu par to, ka elpoju brīvi, un pandēmijas laikā neslēpu savus uzskatus par sejas maskas pēdiņās, kaitniecisko dabu un citiem jautājumiem. Ir notikusi izrēķināšanās ar mani par to, ka dalījos ar viedokli. Tika aizskartas un apkarotas manas Satversmē nostiprinātās pamatiesības brīvi paust savus uzskatus, un kā vēlāk atklājās, notiek tīša un apzināta sistemātiska vēršanās pret manu būtību. Kad saskatīju būtiskus riskus līdzcilvēku veselībai un dzīvībai, par to, ka dalos ar savu viedokli sociālos tīklos, pat šis fakts tiesvedības dokumentos figurē, tiek pierādīta mana vaina pēdiņās, ka esmu nekontrolējams. Mani nevienam nav jāuzrauga, nav jākontrolē, nav jāvajā. Tās ir cilvēka pamatiesības. Taču tā kā esmu apsūdzēts tajā, ka esmu kļuvis nekontrolējams, līdz ar to mani padarīja viņi par bīstamu sabiedrības elementu pēdiņās, pret kuru, viņuprāt, būtu jāvēršas visiem iespējamiem līdzekļiem, izmantojot visus iespējamos Latvijas valsts resursus. Lai panāktu sev vēlamos tiesas nolēmumus un spriedumu, mani apsūdzētāji, valsts institūciju piesakti, izmantoja visus sev iespējamos līdzekļus un resursus, pārsvarā negodīgus un tīši kaitnieciskus, sākot ar to, ka mani apmeloja, demonizēja, veicināja naidu pret mani un nesaticību, ļaunas aizdomas un piedēvēja man motīvus un domas, darbības, kas man ir absolūti svešas. Tas parādās daudzos tiesvedības dokumentos, esmu uz to norādījis tiesai, bāriņtiesai un citām institūcijām, ka notiek vēršanās pret mani, turklāt uz melu pamata. Tā ir klaja netaisnība, un pieminēšu to atkārtoti. Mani apmeloja arī par darbībām, ko neesmu veicis, par domām, ko neesmu domājis, piedēvējot man motivāciju, kas radusies pašu apsūdzētāju prātos ne manējām, bet liecību pārbaude nav notikusi. Noziedznieku melus es esmu atmaskojis, bet institūcijas manus un manu liecinieku dokumentus nav vērtējuši. Kā kas tāds varēja iziet cauri institūcijām?
Vai tas būtu iespējams bez nolaidības, bez dienesta stāvokļa, ļaunprātīgas izmantošanas, bez iespējamas korupcijas un citiem noziedzīgiem faktoriem? Manis apmelotājiem, nomelnotājiem un demonizētājiem noderēja viss, ko esmu vai neesmu darījis, lai vērstos pret mani, pret manu būtību. Tas redzams arī tiesvedības dokumentos. Tur plaši ir iztirzāts un apspriests tas, kāds es esmu, melīgi interpretējot faktus un dzīves notikumus, kā arī liecinot par to, kas nekad nav noticis, lai tikai parādītu mani maksimāli negatīvā gaismā un paveiktu maksimālo ļaunumu, kādu var vērst pret cilvēku tikai par to vien, ka esmu cilvēks. Ir notikusi vēršanās pret mani, manu uzskatu, manas būtības, manas pārliecības dēļ. Tas ir nepieļaujami. Tiesvedības dokumentos un pret mani izvirzītajās apsūdzībās no manu bērnu mātes, Kristīnas Ruģeles, vēlāk Kārkliņas puses figurē ne tikai klāji meli par mani, bet arī pieņēmumi par iespējamu vardarbību. Apstiprinu, ka kopdzīves laikā es neesmu bijis vardarbīgs pret bērniem un Kristīni, nec fiziski, nec kā citādi. Savukārt domstarpības un uzskatu atšķirības tiek melīgi pasniegtas, kā iespējamā emocionālā vardarbība. Vai tad Latvijā visas ģimenes tiek postītas tādēļ, ka vecākiem ir atšķirīgi uzskati? Taču nē. Kāpēc ir notikusi cietsirdīga vēršanās pret mani un maniem bērniem? Manis apmelošanas rezultātā ir izpostītas manas un manu bērnu attiecības, kuras līdz tam ir bijušas labas un sirsnīgas, un mani bērni pret viņu un manu gribu tiek slēgti no manis kopš 2020. gada decembra. Kā kas tāds varēja tikt pieļauts? Vai tā nav izrēķināšanās un tīša kaitniecība? Jau minēju, ka mani apmelojot ir pielietoti visi iespējamie līdzekļi, faktu sagrozīšana, to kropļota interpretēšana, man nepiemītošas motivācijas piedēvēšana, viss, kas noderīgs, lai mani parādītu maksimāli sliktākajā gaismā, tādējādi cenšoties attaisnot savas noziedzīgās rīcības pret mani un bērniem likumību peļņās. Viedokļu atšķirība un domstarpības, kā tas fiksēts 5. februāra 21. gada man adresētajā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas ziņojumā, nevar būt tiesisks pamats, lai nošķirtu bērnus no tēva un mani no bērniem, kā tas noticis manā ģimenē kopš 2020. gada 9. decembra, kad bērnu māte Kristīna Ruģele, mani neinformējot par saviem plāniem, aizveda bērnus man nezināmā virzienā un ilgstoši man nesniedza nekādu informāciju par maniem bērniem, bērnu atrašanās vietu, viņu veselības stāvokli, patvaļīgi liedzot man saziņu un saskarsmi ar bērniem, faktiski nolaupot bērnus, kā tas turpinās līdz pat šodienai, 2023. gada 3. jūlijam, tātad datums, kurā tika rakstīts un tika nosūtīts šis dokuments. Bērniem un man liekas pat tas, ko tiesas nolēmumi un spriedums atļauj, proti saziņu un saskarsmi. Pat bērnus apsveikt un nodot dāvaniņas viņu jubilejās man neļauj paveikt. Kā zināms, saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 2. pantu, ikvienam cilvēkam katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir pienākums nodrošināt cilvēka cieņas neaizskaramību, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Cilvēktiesību ievērošana ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības pienākumiem. Šīs tiesības ir jāievēro Eiropas Savienībā,
piemērojot politiku un programmas Eiropas Savienības iestādēm un katrai no tās dalībvalstīm. Šīs manas un manu bērnu Roberta Daniela un Emīlijas Markusu pamattiesības ir rupji pārkāptas. Eiropas Savienības pamattiesību hartas 8. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Arī šīs manas pamatiesības ir rupji pārkāptas. Mani dati ir izmantoti bez saskaņošanas ar mani neinformējot par to, turklāt tas ticis izmantots, safabricējot tiesvedības dokumentus pret mani. Pārkāpumi pret mani ir fiksēti visos tiesvedības dokumentos kopš 2020. gada decembra līdz pat šīm brīdiem. Katrā no dokumentiem fiksēti ne tikai melīgi apgalvojumi, bet arī, nesaskaņojot ar mani, pret manām pamatiesībām izmantoti mani veselības un citi dati. Pat retās manu bērnu liecības ir sagrozītas, piemēram, kad 2021. gada janvārī bērnu māte, traucēdama bērniem gulēt ar sava telefona gaismu un man lūdzot, lai viņa netraucē bērniem gulēt, kādā naktī man fiziski uzbruka, un es neļāvu viņai mani sist. Un to redzēja mūsu meita Emīlija. Tiek melīgi traktēts, ka es veicu pret Kristīni nepieļaujamu darbību. Emīlijas liecība ir sagrozīta, jo viņa teica arī Kristīnas radiem, kad vēlāk atvadījos no bērniem 2021. gada janvārī, ka mamma Kristīne sita tēti. Tie bija manas meitiņas, Emīlijas vārdi. Tātad Emīlija teica, es papildinu šo dokumentu, apstiprinot, mana meitiņa teica, ka bērnu mamma, respektīvi mamma Kristīne, sita tēti, tas ir mani, Mareku Markusu. Lasu tālāk. Kāpēc netika pārbaudīts, vai Kristīne Ruģele mani neapmelo? Neviena cilvēka liecība un apsūdzību daudzums vēl nepierāda neviena cita cilvēka vainu jau kādos nodarījumos. Pret mani, melīgi liecinot, šis pats nepieļaujamais tiesiskums izgāja cauri, liecinieku un pašas Kristīnes liecības nepārbaudot. Papildus jautājumi, argumentācija un apgalvojumi pierādījumi netika izprasīti, bet manas liecības, kur atmaskoja melus, netika izvērtēti. Lielu daļu dokumentus pat atmetot un nepievienojot tiesas materiāliem. Tā ir noziedzīga rīcība, kurā piedalījušās arī Jūrmalas tiesa, tiesnese Diāna Liepiņa un citi, Jūrmalas bāriņtiesa un viņu pārstāve Olita Balčūne, kuras maigi sakot, veica nolaidīgi savus pienākumus, tīši vai netīši, lūk, tas būtu jānoskaidro. Melīgu liecību par mani sistēma bija un arvien turpinās, un tā ir apmēram šāda, kas izriet no Kristīnas Ruģeles Kārkliņas un viņas sabiedroto ziņojumiem. Tālāk es pārfrāzēju viņu domu būtību, un jūs sapratīsiet šo manis daļai ironizēto ziņojuma daļu. Mareks elpo brīvi, nelieto sejas aizsegu, tādēļ ir bīstams sabiedrībai, arī bērniem un bērnu mātei. Iespējams, tā ir kāda psihiska kaite, jo viņš nedomā tā, kā saka televizors. Mareks atklāti runā par masku kaitīgumu un ar to iespējams nodara emocionālo vardarbību. Arī citi to ir redzējuši un dzirdējuši, ka viņš atļaujas elpot brīvi, un tādējādi ir ļoti bīstams, ka bērnu māte aizveda bērnus prom no tik nekontrolējama bērnu tēva. Mareks ikdienā nerūpējas par bērniem, jo viņš strādā neoficiāli un remontē tikai mūsu māju, dzīvokli, tikai mazgā grīdu un veļu, tikai kārto manas drēbes, tikai dod naudu man skaidrā un pēc mana lūguma neskaid uz manu kontu, un neļauj manai māsai Ilzai Ruģelei jaukties mūsu dzīvē. Mareks tikai rotaļājas ar bērniem.
Tas ir bērnu mātes apgalvojums, kas atrodas tiesas dokumentos. Viņš ir ļoti bīstams, jo mūsu bērni viņam līp klāt un grib būt kopā un grib būt ar tēti, un arī viņš grib būt ar bērniem. Bet tas nav pieļaujams, kamēr viņš nedomā tā un tikai tā, kā to prasa televizors. Aicinām izvērtēt, vai ar to, ka viņš ir un kāds viņš ir, nav nodarīta emocionāla un fiziska vardarbība, jo viņš taču elpo brīvi, un mēs viņu nesaprotam. Ar šo piemēru es parādu pret mani izvirzīto apsūdzību absurdu un šī murgojuma būtību ar ļoti daudziem izpušķotiem tekstiem. Tas ir izgājis cauri nolēmumu spriedumu procesam, rūdīt smeļus, nesaucot pie atbildības. Pētot chronoloģiski, tiesvedībā pret mani izmantotos dokumentus un liecības ir acīm redzams, ka valsts institūcijas, valsts policija, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa un tiesa nav bijušas neitrālas. To pierāda konkrētas darbības, ko minētās institūcijas ir veikušas vai nav veikušas konkrētā situācijā. Manā rīcībā ir pierādījumi valsts institūciju negodprātīgai rīcībai attiecībā pret mani un manu tiesību tiešiem pārkāpumiem no valsts institūciju puses, un to precizēšu, proti. Sākot ar to, ka manus elektroniski sniegtos iesniegumus par notikušo noziedzīgo nodarījumu pret mani un bērniem ignorēja, gan klātienē nepieņēma Jūrmalas valsts policija 2020. gada decembrī. Man liedza uzrakstīt ziņojumu par to, ka manu bērnu māte, tolaik Kristīna Ruģele, ir nolaupījusi manus bērnus un sniedz nepatiesas liecības pret mani 2020. gada decembrī līdz pat tiesai, kura neļāva man piedalīties tiesas sēdē. Tātad es tiku izraidīts bez paskaidrojuma no tiesas zāles, šantažējot, ka citādi tiesas sēde tikšot pārtraukta. Tas notika 2022. gada februārī Jūrmalas tiesā. Tādēļ, ka es elpoju brīvi. Tieslietu ministrija man atzina 2023. gadā, ka tā ir nepieļaujama Jūrmalas tiesneses Diānas Liepiņas rīcība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un manu tiesību aizskārums. Kā arī šī pati tiesnese spriedumu civillietā tādā un tādā taisīja rakstveidā, tādējādi liedzot man iespējas pārstāvēt sevi un savu bērnu intereses. Turklāt tiesa manu liecinieku pierādījumus, piemēram, manas vecākās māsas Ilonas ziņojumu, izmantojusi selektīvi, neiekļaujot tiesvedības dokumentos būtiskus pierādījumus, tā skaitā manas māsas Mairitas Markusas liecību, ka Kristīna Ruģele melo par Mareku Markusu. Manu balsi un manu liecinieku balsi, kas apliecina, ka esmu ticis apmelots, un pierāda to, ka notiek izrēķināšanās par mani, slēpjoties aiz manu bērnu labāko interešu aizstāvības, ir centušies slāpēt un atlusināt, apaudzēt pret mani melus uz meliem, un jo vairāk es melus atmaskoju, jo nekrietnāk un bezkaunīgāk noziedzīgās darbības veicēji mani turpina apmelot. Manas tiesības ir pārkāptas tik lielā mērā, ka pat par faktu, ka es atrodoties valsts policijas meklēšanā, es uzzinu no safabricētā manis apmelojošā portāla Delfi raksta, jau kura virsrakstā parādās vismaz 3 melīgi apgalvojumi par mani. Tas ir noziegums. Kā zināms, meklēšanā var izsludināt cilvēku, kurš nodarījis noziegumu, par kuru piemērojama brīvības atņemšana, ja tas aizbēdzis no notikuma vietas, bet tāda fakta nav bijis. Es neesmu paveicis nekādu noziegumu, pavisam noteikti neko tādu, par ko būtu piemērojams šis galējais procesuālais līdzeklis, proti personas meklēšana un brīvības atņemšana. Gluži pretēji, pret mani un maniem bērniem ir paveikti tādi noziegumi,
par kuriem piemērojama krimināla atbildība ar sodu, kas paredz brīvības atņemšanu, kurš un kad izmeklēs noziegumu, kas paveikts pret mani un maniem bērniem, bērnu mātei, patvaļīgi nošķirot bērnus no manis uz aizdomu pamata par iespējamu emocionālu vardarbību. Kristīne pati 2021. gada septembrī tiesas sēdes laikā atzina, atbildot uz mana pārstāva jautājumu, ka Mareks nav veicis fizisku vardarbību pret viņu un bērniem šī vārda klasiskajā nozīmē. Tātad nav veicis. Tas, ka cilvēks domā un brīvi pauž savus uzskatus un elpo brīvi, nav ne emocionālā, ne fiziskā vardarbība. Kā to mēģina pasniegt safabricētajos tiesvedības dokumentos Kristīna Ruģele, viņas aizstāvis zvērinātā advokāte Anete Rubene un Kristīnas māsa Ilze Ruģele, kas starp citu strādā Jūrmalas tiesā. Vai šeit ir vai nav saskatāmas interešu konflikta, ļaunprātīgas dienesta stāvokļa izmantošanas pazīmes? Ir vai nav? Vai fakts, ka sākotnējās iesnieguma Jūrmalas pašvaldības policijā autors bērndārza podziņu vadītājs Auziņas 2 dēli tolaik strādājuši policijā, Kristīna Ruģele, to man personīgi vēstīja, ir uzskatāms par interešu konfliktu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, vai nav? Kā tiesa varēja pieņemt liecības no ģimenes ārstes, kas liecināja, ka es neesot interesējies par bērnu veselības stāvokli, ja minētā ārste ir Kristīnas Ruģeles māsa un pastāv acīmredzams interešu konflikts? Vai tiesnese Diāna Liepiņa neredzēja šo tik klaju pretiesisko darbību pret Mareku Markusu un pret viņa bērnu tiesībām virkni, vai arī apzināti to visu ignorēja? Ir jānoskaidro tiesneses rīcības motīvi, jo secīgā tieši man kaitējošo daudzskaitlīgo darbību virkne no tiesneses puses parāda, ka nejauši to paveikt ir neiespējami. Vai tiesa drīkstēja manas māsas Ilonas Ragauskienes liecību sadalīt fragmentāri, tādējādi sagrozot pateiktā jēgu un būtību un noklusējot to, kas tika pateikts? Vai Jūrmalas tiesnese Diāna Liepiņa negribēja dzirdēt Mareka Markusa un viņa liecinieku liecības? Kāpēc? Atkārtoti vēršu uzmanību. Vai tiesa drīkstēja neiekļaut lietā manas māsas Mairitas Markusas liecību, kas vēstīja tieši Kristīne melo? Kāpēc tiesa šādi rīkojusies, kas devis Jūrmalas tiesai un konkrēti Jūrmalas tiesnesei Diānai Liepiņai šādas pilnvaras pārkāpt Mareka Markusa cilvēktiesības, kaitēt Marekam un viņa bērniem, panākt bērnu un viņa tēva dzīvi postošus nolēmumus, spriedumu un kas ir ļāvis tiesai izrēķināties ar cilvēkiem, sagrozot liecības un noklusējot faktus? Kas atļāva Jūrmalas tiesnesei Diānai Liepiņai neizskatīt lietas materiālus pēc būtības, kuros Mareks, viņa pārstāvi un liecinieki pauda un pierādīja nepārprotami, ka Kristīne Kārkliņa, tolaik Ruģele, viņas māsa Ilze Ruģele un Kristīnas pārstāvi zvērinātā advokāte Anete Rubene melo, sagroza faktus un veic noziedzīgu darbību, viņiem piebalsojot viltus lieciniekiem, kas ļaunprātīgi izmantoja savu dienestu stāvokli un ietekmi sabiedrībā. Kāpēc pierādītos apmelošanas faktos, kas izvērsti pret mani, Mareku Markusu, vainīgie nav saukti pie atbildības? No safabricētā, manis demonizējošā Delfi raksta uzzinu arī, ka es esot ticis nopratināts. Esot ticis nopratināts pēdiņās. Rodas jautājums, kādus melus un ko vēl es nezinu par sevi no tā, kas figurē
kaut kādos dokumentos, kam man nav nekādas pieejas. Es apgalvoju un liecinu, ka neesmu ticis nopratināts no valsts policijas puses 2021. gada 5. maijā notikušā starpgadījuma sakarā. Tā bija saruna un situācijas pārunāšana, ko viņi ierakstīja, un informēja jūs, ka Delfi rakstā figurē klāji meli par mani. Tātad arī valsts policijā atkal sniegs nepatiesas liecības pret mani, manu apsūdzētāja liecības pieņemot, bet man klātienē 5. maijā 22. gadā to neļaujot darīt rakstiski. Policija, mani nenopratinot, ir klasificējusi manu darbību kā ļaunprātību, nenoskaidrojot manus motīvus un mērķus, ka es meklēju tikai savus bērnus, un konstatēju, ka bērna māte ir veikusi vēl vairāk noziedzīgas darbības pret bērniem, nekā zināju tobrīd. Es apstiprinu vēlreiz, ka es meklēju tikai savus bērnus un aizstāvu viņus šajā situācijā, kurā valsts institūcijas un iestādes ir atteikušās palīdzēt man un maniem bērniem tikt sadzirdētiem. Mēs gribam satikties, sarunāties, un nevienam nav tiesību kaitēt mums. Turklāt arī krimināla procesa tāda lietas materiāliem man nav bijis ar tiem iespēju iepazīties, līdz ar to tikai no portāla Delfi un valsts policijas komunikācijas tajā uzzinu, kādus melus par mani vēl ir teikusi valsts policijas pārstāvjiem manu bērnu māte Kristīna Kārkliņa iepriekš Ruģele. Spriežot pēc rakstā izplatītajām nepatiesajām liecībām pret mani, un to ir daudz, turklāt pašos pamatos izvirzīt nepatiesi apgalvojumi gan par faktiem, gan par darbībām, ko esmu vai neesmu veicis, gan par manu iespējamo motivāciju un pat par to, kas man bijis acīm redzams pēdiņās vai tomēr nē. Nav saprotams, kā tas iespējams, ka dzeltenās preses mēdīja Delfi lapā ir atsauce uz it kā valsts policijas informāciju par to, ka es esot ticis nopratināts un palaists mājās, kas neatbilst patiesībai. Kāpēc Delfi rakstā nav atsauces uz konkrētu amatpersonu, kura sniegusi šādas ziņas? Vai tāpēc, lai izvairītos no iespējamās atbildības, ja tāda iestāsies par nepatiesu ziņu sniegšanu sabiedrībai? Vai tik tendencioza lietas izmeklēšana neliecina, ka arī uz policiju ir izdarīts spiediens? Vai saskaņā ar krimināla procesa likuma mērķi nav jāpanāk krimināla tiesisko attiecību taisnīga noregulējuma bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvēm? Tad kā izskaidrot faktu, ka bez manis nopratināšanas, bez manu motīvu un mērķu noskaidrošanas, nenoskaidrojot visus būtiskos lietas materiālus, neizprasot pierādījumus, argumentus un citu nozīmīgu informāciju pret mani, Mareku Markusu, ir notikusi un notiek neatļauta vēršanās, kas neatbilst krimināla procesa likuma mērķim. Procesa virzītājam nav tiesību pārkāpt krimināla procesa būtības standartus un nevainības prezumpciju, kā arī visas šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu apsūdzētajam, jeb tiesājamajam. To nosaka krimināla procesa likums. Ja tas tiek pārkāpts attiecībā uz mani, tad tā ir izrēķināšanās, un tā ir krimināli sodāma darbība, vainu pastiprinošs faktors, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un noziedzīga darbība grupā, ja reiz manis apmelošana tiek pasniegta kā pierādīti fakti un īstenība. Vai šis nav nopietnas pamats procesa virzītāja atcelšanai no izmeklēšanas darbību veikšanas, tā kā tiek pārkāpts krimināla procesa likums un manas pamatiesības uz taisnīgu izmeklēšanu un taisnīgu noregulējumu?
Kāpēc Delfi rakstā izteikts apgalvojums, kas vēsta, ka pratināšana notikusi, ja tas neatbilst patiesībai? Kurš par to, par melošanu, uzņemsies atbildību, un kurš manus apmelotājus un kārtējās lietas safabricētājus sauks pie atbildības? Kurš devis atļauju portālam Delfi un valsts policijas pārstāvjiem izturēties pret mani kā pret vainīgu, pasludināt par varmāku, ja uzsveru, pratināšana nav notikusi? Kāpēc Jūrmalas policijas pārstāve Meija telefona sarunā atzina, ka policija nav lūgusi portālam Delfi iesaistīties izmeklēšanā, bet sniedz viņiem neprecīzas, maldinošas un mani apmelojošas ziņas, izsaucot uz mani raganu medības sabiedrībā, veicinot nesaticību un naidu? Lūdzu pārbaudīt un noskaidrot, kādas tieši ziņas tika izsniegtas portālam Delfi, kura valsts policijas amatpersona tās izsniedza, kura valsts amatpersona deva šādu uzdevumu, vai un kā manas un manu bērnu tiesības tikušas pārkāptas veicot šīs darbības. Aicinu arī noskaidrot, kāda ir zvērinātās advokātes Anetes Rubenes atbildība, sniedzot portālam Delfi apmelojošas ziņas par mani, un noskaidrot, kādas pretiesiskas, pretlikumīgas un vainu pastiprinošas darbības vēl Anete Rubene veikusi pret mani, Mareku Markusu un maniem bērniem. Valsts policijas amatpersonas sniedzot informāciju Delfi portālam rīkojušies tā, it kā nevainīguma prezumcija nepastāvētu. Tomēr tā pastāv un aizsargā arī manas tiesības netikt nosauktam par vainīgu. Tomēr Delfi rakstā valsts policija to atļāvusies, nosaucot mani par varmāku. Vismaz tā rakstījuši Delfi sadaļā, kur atsaucas uz valsts policijas sniegto informāciju. Citēju: policija esot varmāku nopratinājusi un palaidusi mājup. Citāta beigas. Tas neatbilst patiesībai. Es neesmu varmāka, un ar varu es neko nevienam nemācu. Prasu saukt pie atbildības katru, kas tiražē melus un izmanto ļaunprātīgi savu dienesta stāvokli un piesedz noziedzniekus, kas turpina nesodīti slēpties aiz institūcijām, mani apmelo, slēpjas aiz manu bērnu labāko interešu demagoģijas un turpina noziedzīgas darbības. Visatļautība un noziegumu piesegšana, izmantojot institūciju varu, ir atbildība un vainu pastiprinošs apstākļus. Aicinu noskaidrot darbību, bezdarbību, melu piesegšanas, tīšas ļaunprātības veicējus un panākt saskaņā ar krimināla procesa likumu taisnīgu noregulējumu. Es, Mareks Markus, nevienu neaiztieku, neviena dzīvi nepostu. Aicinu arī manu dzīvi un manu bērnu dzīvi pārtraukt postīt. Es meklēju tikai savus bērnus, tieši tāpat kā viņi meklē mani, neskatoties uz to, ka tiek darīts viss, lai mūs atsvešinātu citu no cita, kas ir cietsirdīga un krimināli sodāma darbība. Aicinu šo visu darbību ķēdi un kopumu noskaidrot un panākt taisnību. Kristīna Kārkliņa 5. maijā 2022. gadā izsauca policiju pēc tam, kad ilgstoši kopš 2020. gada decembra bija slēpusi no manis bērnus, kā to atzina Delfi rakstā. Pēc tam, kad vairāk kā pusotra gada garumā patvaļīgi bija pārkāpusi tiesas nolēmumu, liegusi man un bērniem tiesas nolēmumā nospriesto iztikas minimumu pēdiņās, tiesības uz saziņu. Vai joprojām mēs runājam par bērnu labākajām interesēm? Jau pieminētajā 5. maijā 2022. gadā
policijas pārstāvjiem pastāstīju, ka bērnu māte stāsta nepatiesību. Teicu, ka vēlos uzrakstīt savu iesniegumu Jūrmalas policijas iecirknī, bet atgādināšu, ka ierodoties Jūrmalas iecirknī 5. maijā 2022. gadā, policijas pārstāvi mani sūtīja mājās, neļaujot iesniegumu uzrakstīt klātienē. Tā kā tolaik nelietoju e-parakstu, attālināti vairs nevarēju iesniegt savu vēstījumu par to, kas patiesībā ir noticis. Pēc tam ilgstoši vairs nesekoja pilnīgi nekāda interese par mani no valsts policijas puses. Tikai 2022. gada septembrī bērnu māte Kristīne Kārkliņa man uzrakstīja, ka Jūrmalas policija mani meklējot. Uzreiz centos pārbaudīt šo informāciju un apzvanīju gan Rīgas, gan Jūrmalas policijas iecirkņus. Kad sazvanīju Jūrmalas policijas iecirkni, tur tika noliegts manis meklēšanas fakts. Tas pats notika sazvanot Rīgas policiju un saņēmu atbildi, ka neesmu meklēšanā. Arī 2022. gada rudens pusē, kad īslaicīgi pabiju Ogres policijā, man neviens policists ne vārda neteica, ka esmu meklēšanā. Tieši tāpat, kad pabiju dažādās institūcijās 2022. gada oktobrī, piemēram, Tieslietu ministrijā, klātienē dokumentus iesniedzot un arī pret korupcijas birojā. Turklāt 2022. gada septembra vidū saņēmu pavēsti no Jūrmalas valsts policijas inspektores Ritas Kalnbērzas. Pavēstē bija vairākas manas tiesības ierobežojošas izpausmes, piemēram, nebija minēts mans status procesā, kā arī netika izskaidrotas manas tiesības. Kad centos sazināties ar Ritu Kalnbērzu, viņa paziņoja, ka ir atvaļinājumā. Jautājot pēc amatpersonas, kas viņu aizvieto viņas prombūtnē, man netika piedāvāts, ar ko kontaktēties, lai precizētu man svarīgus jautājumus manu tiesību un manu bērnu tiesību aizstāvībai taisnīgas izmeklēšanas interesēs. Šāda amatpersonas rīcība liecina par iespējamu nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, iespējamu korupcijas risku vai iespējamu ietekmi no trešo personu puses, kas pavisam noteikti ir nepieļaujami un ir pretrunā ar krimināla procesa likumā pausto. Savukārt šī gada 7. jūnijā, vairāk kā 13 mēnešus pēc konkrētā notikuma, kuru laikā neesmu saticis manu bērnu māti Kristīnu Kārkliņu, saņēmu atkārtotu pavēsti no Jūrmalas valsts policijas iecirkņa, kur atšķirībā no iepriekšējās pavēstes bija minēts mans personas, kam ir tiesības uz aizstāvību, status, kā arī nosauktas konkrētas darbības, ko varu veikt savai aizstāvībai. Dīvaina sakritība pēdiņās saskatām apstāklī, ka tieši tajā pat dienā un stundā, kad saņēmu šo pavēsti, man no Vācijas numura zvanīja anonīma, savu identitāti slēpjoša portāla Delfi žurnāliste, veicot darbības, kas pielīdzināmas vajāšanai. 1 stundas laikā zvanīja vairāk kā 15 reizes, uzdeva man tendenciozus, stūrī dzenošus, apsūdzošus, apmelojošus jautājumus, cenšoties izspiest atbildes, kas būtu klasificējamas kā mana atzīšanās noziedzīgā nodarījumā. Šādas atbildes es, protams, nesniedzu personai, kura neatklāja savu identitāti, kuras tendenciozās darbības liecina par pasūtījuma raksta veidošanu un ieinteresētību pasūtītāja mērķī un pašlabuma gūšanā no sadarbības rezultātā. Citādi grūti izskaidrot tik cinisko, cietsirdīgo un apsēstības pilno attieksmi pret mani un manis vajāšanu. Zvanītāji ignorēja iespēju noskaidrot pierādīto un pierādāmo patiesību, ik reizi nometot klausuli,
kad centos pastāstīt par patiesajiem lietas apstākļiem. Sīkāk, kā tas detalizēti notika, ir atspoguļots YouTube kanālā Elpo brīvi, kur ievietoja, kāda bija faktiskā un pierādāmā saziņa ar savu identitāti slēpjošo Delfi žurnālisti. Noziedzīgās darbības pret mani iekļāva YouTube materiālā ar nosaukumu Mareks Markus, vēstījums 7, savus bērnus meklējot. Manā ieskatā acīm redzams šajā sakarā ir fakts, ka notiek izmisīgi un uzstājīgi mēģinājumi ietekmēt tiesvedības gaitu no trešo, man zināmo un arī nezināmo personu puses. Zvanītāji uzstājīgi man uzdeva jautājumus, kas iespējams tiešā veidā attiecas uz pret mani ierosināto lietu. Lietas materiāli joprojām man nav pieejami, un pavisam noteikti es nesniedzu un nevarēju sniegt ziņas par darbībām, motivāciju, ko melīgi man piedēvē, ko neesmu veicis nekad un nekādos apstākļos. Neskatoties uz to, ka pret sevi izvirzītās apsūdzības šoreiz jau no Delfi žurnālistes puses es neapstiprināju, gluži pretēji izteicu lūgumu, lai netraucē valsts policijai izmeklēšanas gaitu, informēju par Delfi atbildību likuma priekšā par apmelojošo ziņu sniegšanu, turklāt norādīju arī valsts policijai Jūrmalā un portāla Delfi redaktoram Filipam Lastkovskim uz to, ka Delfi grasās izplatīt melus. Vēlāk tas arī tā notika. Norādīju uz klajiem manu tiesību pārkāpumiem, dzirdīgas ausis tas tolaik nesasniedza. Jūrmalas valsts policijas iecirkņa pārstāve man atbildēja, ka Delfi žurnālistes darbība neatiecas uz lietu, tomēr dīvainā kārtā izmainījās šī iecirkņa pārstāves komunikācijas veids ar mani tieši pēc 19. jūnija 23. gada mani apmelojošā un demonizējošā Delfi raksta iznākšanas. Ja kopš 7. jūnija 23. gada procesa virzītāja Elīna Meija, jo Rita Kalnbērze jau atkal ir atvaļinājumā, sarunājās ar mani cilvēcīgā cieņpilnā tonī, tāpat arī 16. jūnijā 23. gadā noteiktās pratināšanas dienā, kad telefoniski vienojāmies par citu laiku, proti 3. jūlija 23. gadā, tad pēc 19. jūnija 23. gada Delfi raksta iznākšanas, viņa pēkšņi sāka mani meklēt. Arī adresēs, kur es nekad neesmu dzīvojis, un kad zvanīju viņai, lai noskaidrotu, kāpēc šāda kardināla komunikācijas un attieksmes maiņa, Elīna Meija man atbildēja ar pretjautājumu, bet kur jūs esat? Es atgādināju Elīnai Meijai, ka mums taču ir vienošanās, ka tiksimies Jūrmalas iecirknī 3. jūlijā 2023. gadā, uz ko viņa man atbildēja, lai zvanot viņas tiešajai priekšniecei Svetlanai Ločai. Uz manu jautājumu, vai tad kaut kas ir mainījies, viņa atbildēja, ka Ločas kundze man visu izstāstīšot. Nav lieki piebilst, ka Jūrmalas iecirkņa inspektore Svetlana Loča kopš tās dienas nebija sazvanāma un neatbildēja uz manis veiktajiem zvaniem. Man loģiski rodas jautājums, kurš kur meklē? Kurš slēpjas no atbildības? Kurš slēpjas no iespējas taisnīgi izmeklēt, kas noticis kopš 2020. gada novembra Markusa lietas sakarā? Kurš būs tas izmeklētājs, tas inspektors, tas tiesnesis, kurš centīsies saskatīt likumsakarības šo visu notikumu ķēdē? Kurš būs tas, kurš izmeklēs visu kopumā, kas noticis ar manu ģimenes lietu pēc būtības, nevis atsevišķu notikumu atsevišķā brīdī? Par citu tikšanās un iespējamās nopratināšanas laiku ar lietas virzītāju Elīnu Meiju vienojāmies, bet pēc pēdējās haotiskās komunikācijas arī par šo tikšanos nav skaidrības, jo Jūrmalas policistes Meijas
lietas pārvirzīšana uz savu tiešo priekšnieci Loču ir bijusi bez rezultāta. Nav izdevies viņu sazvanīt un noskaidrot, vai pratināšana ir paredzēta, kas to veiks, un nav saņemts rakstīts apliecinājums, ka ir notikusi vēl viena procesa virzītāja maiņa. Kas attiecas uz sarunu ar Jūrmalas policistu Elīnu Meiju, no manis tika izmanipulēta steiga, tika izspiests 3. jūlijas 2023. gadā datums, lai tiktos pēc iespējas ātrāk. Policija nevarot sagaidīt, policija nevarot gaidīt, kamēr sagatavošu savus ziņojumus. Bet man ir jautājums, vai es varu gaidīt, vai mani bērni var gaidīt un sagaidīt, kad beidzot šajā valstī tiks ievērots tiesiskums un mūsu tiesības uz ģimeni, saskarsmi un saziņu, kad tas viss tiks atjaunots. Es telefonu sarunā Elīnai Meijai norādīju, ka man ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai rūpīgi sagatavotu iesniedzamos dokumentus un pierādījumus, ka pret mani un maniem bērniem ir notikusi pretiesiska, noziedzīga darbība. Teicu, ka Jūrmalas iecirknim varu iesniegt pierādījumus, ka manas un manu bērnu tiesības kopš 2020. gada ir pārkāptas, un vēlos iesniegt pierādījumus tam, ka manu bērnu māte Kristīna Ruģele Kārkliņa ir apmelojusi mani iepriekš un apmelo mani arī tagad. Teicu, ka man ir jāsagatavo materiāli, kas pierāda Kristīnas Kārkliņas motivāciju man tīši kaitēt, lai noveltu no sevis atbildību par viņas un viņas sabiedroto iepriekš pastrādāto noziegumu pret mani un mūsu bērniem, lai apvienotu to ar manis pratināšanu, un minēju, ka tam man ir vajadzīgs laiks, lai saskaņā ar krimināla procesa likumu tiktu panākts taisnīgs noregulējums. Bet Elīna Meija man teica, ka tas neatiecas uz lietu, ka viņu interesē tikai konkrēta epizode no manas dzīves. No šīs atbildes secinu, ka valsts policijas pārstāvi arī nemaz nevēlas izmeklēt lietu pēc būtības un noskaidrot patiesību, līdzīgi kā to darīja mani vajājošā Delfi žurnāliste, tiesa, bāriņtiesa un sociālais dienests Jūrmalā. Vai tiešām tas ir tik grūti uzklausīt un sadzirdēt abas iesaistītās puses, kā to paredz valstī pastāvošie likumi? Kāpēc tik bieži sastopos ar klaju ignoranci un valsts institūciju pārstāvju nevēlēšanos iedziļināties un saprast, kas patiesībā noticis? Kāpēc tik bieži esmu dzirdējis, tas uz mums neatiecas, šo mēs neizskatām, mēs runājam par jums, nevis par mums, šeit mēs esam bezspēcīgi, tu velti pūlies, tu neko nepanāksi, jo mēs esam daudzi? Vai tad manas pūles, lai tiktu ievērots likums, manas un manu bērnu tiesības, kas nostiprinātas satversmē, ir par daudz prasīts no Latvijas valsts? Ja nē, tad kāpēc institūciju darbinieki reaģē tik ciniski un atsaka man un maniem bērniem tikt sadzirdētiem saskaņā ar viena taisnība visiem un visu cilvēku tiesību vienlīdzības satversmē noteiktiem pamatprincipiem, izskatot lietu pēc sev vien zināmiem principiem, bet nevis pēc būtības? Kurš izmeklē, kas patiesībā noticis? Policija vai es pats un mani pārstāvi? Bet ja abi, tad kāpēc procesa virzītājs nerīkojas saskaņā ar krimināla procesa likumu un negrib pieņemt manas liecības un pierādījumus tam, ka kopš 2020. gada lietas pret mani tiek safabricētas, iespējams politisku, personisku
vai kādu citu man zināmu un nezināmu motīvu iespaidā. Katra nākamā epizode, ieskaitot to, kas figurē pret mani vērstā krimināla procesā, ir sekas tam, ka jau kopš 2020. gada decembra ir atstāti bez ievērības un nav izmeklēti noziegumi, kas ir nodarīti tieši pret mani un pret maniem bērniem, no bērna mātes un viņas sabiedroto puses. Lietas virzītāja rīcībā nav manas un manu pārstāvu liecinieku liecības, tāpēc norādīju, ka sakarā ar milzīgo dokumentu un pierādījumu apjomu par to, ka pret mani un maniem bērniem kopš 20. gada novembra ir veikti neskaitām mūsu tiesību pārkāpumi, kas noveduši pie neatgriezeniskām sekām, man ir vajadzīgs vairāk laika, lai sagatavotos procesuālajai darbībai, manis nopratināšanai. Tā vietā, lai godprātīgi izprasītu un ievāktu visus pieejamos pierādījumus, par ko arī informēja policijas pārstāvi, inspektori teica, ka tas neatiecas uz lietu. Tāpat viņa, nepārbaudot faktiskos materiālus, to sacīja arī par Delfi darbībām pret mani. Lai gan Delfi vistiešākajā veidā atsaucas uz krimināla procesā minēto epizodi, sagrozot un melīgi interpretējot faktus, kas ne tikai nekādi neparāda faktisko notikumu un notikumu būtību, gluži pretēji, parāda visu notikušo tik melīgi, atžgāni un maksimāli negodīgi, lai lasītājam nemaz nerastos šaubas par teiktā patiesumu, jo kurš gan atļautos tik nekaunīgi melot. Tomēr tā ir noticis. To paveica manu bērnu māte, Kristīne Ruģele, kopš 2022. gada Kārkliņa. To paveica viņas pārstāve Anete Rubene, viņas advokāte, un Violeta Garena, Delfi žurnāliste, redaktora Filipa Lastovska, Akceptu. Vai pēc tik apmelojoša raksta izlasīšanas kāds joprojām pateiktu, tas neatiecas uz lietu? Tomēr tas attiecas. Tā ir apzināta krimināla procesa izmeklēšanas ietekmēšana no trešo personu puses, rupji manu bērnu tiesību pārkāpumi ar valsts policijas akceptu. Kurš par to uzņemsies personisku atbildību? Kā tas var neattiekties uz lietu, ja rakstā pausti melīgi apgalvojumi par notikumu, kas atrodas krimināla procesa izmeklēšanas stadijā, objektīvi neuzklausot abu pušu liecības? Līdzīgi kā tas ir jau noticis iepriekšējā tiesvedībā pret mani. Tomēr inspektori atklāja, ka viņu interesē tikai kāda atsevišķa epizode no manas dzīves. Kā ko tādu drīkst pieļaut? Tā taču top safabricētas lietas. Kāpēc tāda ignorance? Kurš un kad izmeklēs visu, kas noticis pēc būtības? Es teicu inspektorei, ka sakarā ar to, ka man ir nepieciešams apkopot pierādījumus, kur ir ļoti daudz, un lai vērstos tiesības sargājošās iestādēs par manu un manu bērnu tiesību pārkāpumiem, kā arī lai sagatavotu aizstāvību pret apsūdzību, kuras saturs man joprojām nav zināms, ir vajadzīga nevis steiga un haotiskas darbības, bet gan vairāk laika. Tas man netika dots, un nu jau arī par 3. jūlija tikšanos nav skaidrības, tā kā inspektore Elīna Meija pēdējā sarunā bija izvairīga, pāradresēja pie priekšnieces Svetlānas Ločas, bet Svetlāna Loča man vairāk kārt zvanot tolaik neatbildēja. Kas attiecas uz kriminālu lietu, no saraksts ar savu bērnu māti Kristīnu Kārkliņu Ruģeli, viņa teica manai mātei, lai sazinos ar viņu. 2022. gadā nopratu, ka tieku vainots ne tik daudz par tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu un starpgadījumu, kas noticis 22. gada 5. maijā Jūrmalā, bet gan ir kas cits. Un nekas vairāk man nav zināms. Citu lietu materiāli man nav pieejami, ja tādi ir. Kas attiecas uz 22. gada 5. māja starpgadījumu, secinu, ka man pat nepajautājot un nenoskaidrojot patiesos notikuma apstākļus, jau atkal kādi
augstprātīgi ir izdarījuši secinājumus manā vietā, ka izdarītais pārkāpums esot bijis ļaunprātīgs. Kāpēc manu bērnu mātei līdz šim neviens nav pajautājis, vai tā ir apzināta, ļaunprātīga rīcība, ilgstoši vairāk kā 1,5 gadu garumā patvaļīgi pārkāpt tiesas nolēmumu, bērnu tēva tiesības un bērnu tiesības uz mūsu savstarpējo saziņu? Vai tā bija tīša ļaunprātība, nošķirt bērnus no mīloša tēva, kāds es esmu, uz vecāku atšķirīgu viedokļu pamata? Vai tā bija apzināta vai neapzināta ļaunprātība bērnu labākajās interesēs, pēdiņās? Varbūt jūs jautāsiet, kur problēma? Kāpēc neiesaistiet advokātu? Kāpēc neizmantojiet savas tiesības, klusēt un neliecināt pret sevi? Šajā gadījumā man tiešām nav skaidrs, kā rīkoties, ja viss, ko esmu vai neesmu darījis līdz šim, cenšoties tikai un vienīgi nosargāt manas un manu bērnu tiesības uz ģimeni, uz saziņu un uz saskarsmi, viss, ko esmu darījis izmisīgi meklējot bērnus un saucot pēc palīdzības, līdz šim ir izmantots pret mani un pret maniem bērniem, pat līdz tādam absurda līmenim, ka mani izmisīgie centieni pildīt tēva pienākumus tiesvedības dokumentos tiek traktēti kā vajāšana. Viss, ko es esmu vai neesmu darījis līdz šim, tiek izmantots pret manu bērnu labākajām interesēm, kā tas tiesvedības dokumentos bieži figurē. Pie jau sacītā jāpiemina arī fakts, ka 2021. gada augusta nogalē vien 2 dienas pirms 2. septembrī paredzētās tiesas sēdes, kurā lūdzu izskatīt šī pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību atcelšanu, saziņas un saskarsmes ar bērniem jautājumus, mani tolaik pārstāvošais ar notāra apliecinājumu pilnvarotais advokāts Normunds Zērnis pagāja malā, pasakot man, ka komentārus par savu paiešanu malā nesniegs. Kopš tā brīža savā aizstāvības procesā es esmu bijis viens, jo nezinu, kam vairs uzticēties šajā zemē, šajā valstī, ko visi saucam par Latviju. Vai viens likums, viena taisnība visiem, vai tiešām tā ir? Un kā tad ir ar to gods pār varu? Kā ir ar sirdsapziņu, ja pat valsts likumi tiek klāji pārkāpti, cīniski un cietsirdīgi izturoties pret mani un maniem bērniem? Kā tas var tikt pieļauts, ka uz melu pamata un pēc fakta manas attiecības ar bērniem tiek postītas bērnu labākajās interesēs? Kāpēc ar vienu es un mani bērni nav sadzirdēti, ka mēs meklējam viens otru un gribam būt kopā, vismaz pārunāties? Kā kas tāds varēja notikt tiesiskā, demokrātiskā valstī, kur ikvienam ir tiesības uz taisnīgu tiesu, kur ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, un kura diskriminācija nav pieļaujama un pastāv nevainības prezumpcija, ka ir notikusi vēršanās pret mani, Mareku, Markusu, un pret maniem bērniem, kas attiecas uz ikvienu, tas attiecas arī uz mani un maniem bērniem. Neviens nav uzskatāms par vainīgu, pirms tā vaina ir pierādīta. Vai mana vaina ir tajā, ka brīvi paudu savus uzskatus? Vai tad demokrātiskā valstī un sabiedrībā tas nav atļauts? Vai mana vaina ir tajā, ka redzot, cik rupji un patvaļīgi pārkāptas manas un manu bērnu cilvēku tiesības, izmisīgi vērsos pēc palīdzības pie tiesību sargājošām iestādēm, bet sastapos ar ignoranci un atrakstīšanos? Vai mana vaina ir tajā, ka nelietoju tolaik e-parakstu un daudzi mani dokumenti vienkārši tika atmesti? Vai neiekļauti izskatāmo dokumentu sarakstā? Vai birokrātiju drīkst likt augstāk par cilvēktiesībām? Vai mani drīkstēja neielaistu Jūrmalas valsts policijas iecirknī? Līdz ar to liedzot man tiesības aizstāvēt savas un savu bērnu tiesības. Tā vietā izrakstot man soda kvīti par to, ka elpoju brīvi.
Vai mana vaina ir tajā, ka cenšos aizklauvēties līdz to cilvēku sirdsapziņai, kuriem vēl tāda ir? Jā, es neklusēju, un tas ir mans pienākums runāt un savas un savu bērnu cilvēktiesības sargājot, atmaskot noziedzniekus, kas izliekas par manu bērnu labvēliem. Turklāt, redzot faktisko realitāti, bērnu māte uz melu pamata piesadzoties ar bērnu labākajām interesēm, ar valsts institūciju starpniecību un palīdzību, ir legalizējusi manu bērnu nolaupīšanas faktu, patvaļīgi liedzot man saskarsmi ar bērniem kopš 2020. gada 9. decembra. Tā ir krimināla sodāma darbība, kurai sekojušas daudzas citas. Man piesienas par to, ka meklēdams savus bērnus no valsts puses esmu atstāts pretiesiskā un neaizsargātā stāvoklī, un kad censdamies kā izķepuroties reaģēju uz netaisnību un sāpēm, cenšos novērst kliedzošu cietsirdību pret maniem bērniem, un tad vēl mani apmelo un apsūdz, ka esmu varmāka. Tie ir meli, te viss sagriezts kājām gaisā. Ir noticis ar manis apmelotājiem tā, kā zināmajā tautas teicienā: ķeriet zagli, sauc pats zaglis. Kāpēc šis viss līdz šim nav izmeklēts un vainīgie nav saukti pie atbildības? Kāpēc nav bijusi pretīmnākšana no institūciju puses, lai patiešām sargātu manu bērnu un arī manas tiesības uz ģimeni? Kāpēc ir piesakti noziegumi un noziedznieki? Kāpēc visas sankcijas notiek pret mani, kas atmasko noziedzniekus? Vai tas notiek tāpēc, ka institūcijas ir tik ļoti legalizējušas savu visatļautību, ka vairs neredz savu darbību un savas bezdarbības un konvejeru sistēmas sekas? Vai tiešām aiz dokumentu kaudzēm vairs neredzam cilvēkus, un kā varēja to pieļaut, ka netiek aizsargāti paši mazākie, mani bērni? Kāpēc Roberts un Emīlija Markusi arvien nav uzklausīti par to, ko mani bērni gribēja, un kā viņu griba un sirdsapziņa ir apspiesta vēlāk? Lūk, tā ir vardarbība un varmāku visatļautība. Arī laikā, kad pastāvēja man un bērniem labvēlīgs tiesas lēmums 2020. gada 15. decembrī, manus bērnus pret viņu gribu nelaida mājās. Šeit jāpiemina fakts, ka tāpat laikā, kad 2020. gada decembrī bērnu māte Kristīna Ruģela rakstīja iesniegumus valsts institūcijās par iespējamu emocionālu vardarbību un tiesai rakstīja dokumentus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kopš 2020. gada 16. decembra uzturoties ar bērniem krīzes centrā Paspārņa, viņa šo iestādi faktiski izmantoja kā viesnīcu, pēc saviem ieskatiem ierodoties kopā ar bērniem pie manis mājās, kad vien tā vēlējās, atstājot bērnus manā uzraudzībā, kamēr pati devās pie valsts institūcijām, lai rakstītu apmelojošus ziņojumus par mani. Vai tā rīkotos bērnu māte, ja patiešām būtu noticis vardarbības fakts? Vai šeit nav saskatāma acīm redzama pretruna? Vai māte, kura apsūdz tēvu iespējamā emocionālā vardarbībā, atstātu savus bērnus iespējamā varmākas pēdiņās uzraudzībā? Ir acīm redzams, ka bērnu māte ar savu rīcību jau ir pierādījusi, ka vardarbības fakta nav bijis. Tolaik bērnu māte arī man teica, ka pēc tam, kad tiesnesis Buls 2020. gada 15. decembrī noraidīja pret mani izvirzīto apsūdzību, viņa tieši pēc policijas pieprasījuma nevis savas iniciatīvas ir atkārtoti vērsusies ar iesniegumu policijā. Kurš un kad izmeklēs šo faktu? Kāpēc tiesa 21. gada 2. septembrī ignorēja Kristīnas Ruģelas tiesas zālē pausto, ka viņa darīja, dara un darīs visu, ko institūcijas viņai lika vai liks? Viņa uzsēdināja
mūsu tolaik 4 gadus veco meitiņu Emīliju uz zālēm, lai viņa tik ļoti vairs nemeklētu tēti, tas ir mani, un ar medikamentu palīdzību vājināja Emīlijas dabīgo saikni ar tēvu. Kristīna un viņas sabiedrotie atļāvās melot pat maniem bērniem par mani un sagrozīja bērnu liecības par mani. Vai manis apmelošana kalpo bērnu labākajām interesēm? Vai šis nav kliedzošs pierādījums tam, ka bērnu mātes Kristīnas Ruģeles, pašlaik Kārkliņas vārds, tiek izmantots, lai realizētu kādu trešo man zināmo un nezināmo personu intereses, kuru ietekmē iespējams Kristīna Ruģela Kārkliņa atrodas? Kurš pārbaudīs šo faktu un uzņemsies pilnu personisko atbildību par sniegto ziņu nepatiesumu? Vai tā ir ģimenes lieta, ja notikusi acīm redzama vēršanās pret mani, Mareku Markusu, pret manu būtību un maniem bērniem manu uzskatu dēļ, kas atspoguļojas arī tiesvedības dokumentos? Vai mana vaina ir tajā, ka elpoju brīvi un par to runāju brīvi? Diskriminācija, tieši tāpat kā cietsirdīga izturēšanās, ir Latvijā aizliegta. Kurš izskatīs lietas pēc būtības, ja tas nav noticis līdz šim? Kurš panāks taisnīgu noregulējumu? Ar ieciklēšanos tikai vienā 5. māja 22. gada epizodē nevar panākt taisnīgu noregulējumu. Gluži pretēji, tā var panākt tikai vēl kliedzošāku ļaunprātību, kas var tikt paveikta pret mani un pret maniem bērniem. Aicinu izmeklēt un noskaidrot, saukt pie atbildības ikvienu, kas pielicis roku, lai safabricētu lietas pret mani, lai legalizētu noziegumus pret mani un pret maniem bērniem. Papildus minēšu, ka pētot tiesvedības dokumentus atrodu, ka 2021. gada 5. februārī prokuratūrai tiek sūtīts e-parakstīt dokuments ar dokumentu mapi, kuru parakstījusi Dace Auziņa. Kad atveru šo dokumentu mapi, redzu, ka tajā ir jābūt manis rakstītam paskaidrojumam un pavadrakstam, bet ir redzama tikai tukša balta lapa. Satura tajā nav. Baltu, numurētu lapu atrod arī man izsniegtajos tiesvedības dokumentos. Manis iesniegtos dokumentus savukārt neatrodu tur, kur tiem jābūt. Nejaušība. Vai tā ir nejaušība, kļūda, viena pēc otras, un tā daudzas? Cik tad vēl tādu būs, ja reiz meli pret mani ir pārtapuši nolēmumos, spriedumā un no arī jaunā lietā? Tāpat tiesvedības dokumentos nav iekļauts kāds cits mans dokuments, kuru atmaskoju administratīvās tiesas noziegumu pret mani. Tur biju fiksējis un atmaskojis to, ka 5 minūšu laikā nevarēja notikt sēde, kurā izskatīta administratīvā procesa lieta, kur biju iesniedzis citus pierādījumus. 89 lapas pušu plašs ziņojums, kas apstiprina, ka pret mani ierosinātās lietas un to izmeklēšana ir safabricētas. Teiksiet, tā ir cita lieta, atrodas citā mapē, izprasiet to. Vai tas joprojām kādam šķiet smieklīgi sadalīt lietu, kas veidojas uz viena iesnieguma pamata vairākās detaļās, lai vieglāk safabricētu un panāktu vēlamo rezultātu? Kam vēlamo? Vai maniem bērniem? Kur ir šis dokuments pierādījums, ka notikusi noziedzīga darbība grupā, kur izmantota vara un varas darbība pret mani un manām tiesībām uz tiesiski taisnīgu izmeklēšanu, tiesu un noregulējumu? Šie ir tikai daži piemēri no daudziem, kā notikusi vēršanās pret mani. Tā nav nolaidība, tā ir tīša kaitniecība, jo līdzīgu darbību atkārtojums ir bijis sistemātisks. Kā tas ir iespējams, ka par faktu, ka es, Mareks Markus, nevelku sejas aizsargu masku,
kā tas fiksēts tiesvedības dokumentos, tika piešķirta pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Kā tas tiesiskā valstī, kur primāras ir bērnu labākās intereses un reālās vajadzības, varēja notikt, ka bērniem tika atņemts tēvs, kurš mīl bērnus, kuru mīl bērni, kur ikdienā mēs bijām kopā gan pastaigājoties, gan rotaļājoties, gan ikdienas darbus veicot un visādi citādi, kā vien tas labvēlīgā ģimenē pieklājas. Kā tas varēja notikt, ka mani mīlošu tēvu, man ir liecinieki, kas zina, ka tāds esmu bijis vienmēr, apsūdzēja darbībā, ko es nekad neesmu veicis, proti emocionālā vardarbībā pret bērniem, uz šīs apsūdzības pamata liedzot man saziņu un saskarsmi ar manis paša bērniem un brutāli bez pierādījumiem, tā teikt, izsviežot mani no manu bērnu dzīves. Vai tie, kas akceptē šādu izrīkošanos ar mani un maniem bērniem, akceptētu identisku izrīkošanos ar sevi un savējiem? Kāpēc pašu bērnu liecības bērnu labākajās interesēs nekad nav tikušas uzklausītas visu šo 2,5 gadu garumā? Vai tāpēc, ka ļaujot runāt pašiem bērniem, tiktu nekavējoties atmaskoti meli, kas piesadzoties aiz bērnu labākajām interesēm, patiesībā gluži pretēji ir vērstas pret tām? Arī bērnu māte meloja daudzkārt pat par manis veidotajām pasaciņām, ko audio formātā bija ierunājis saviem un citu bērniem. Viņa teica, ka Emīlija, mana meitiņa, baidās no maniem stāstiem, bet, kad par šo jautāju Emīlijai pašai, mana meitiņa smējās un atmaskoja savu māti Kristīni Ruģeli melos. Kāpēc apmelotāji nav saukti pie atbildības? Cik ilgi drīkstēja būt spēkā šāds pagaidu pēdiņās nolēmums par iespējamu emocionālu vardarbību? Kurš un kad izvērtēs? Kāds ļaunums bērniem nodarīts visā tiesvedības procesa gaitā? Līdz pat šim brīdim bērnus vardarbīgi un cietsirdīgi atraujot no tēva un mīlošām attiecībām ģimenē, ko sniedz tieši tēvs saviem bērniem. Tiesas dokumentos ir iekļauts nodibinājuma centra Dārdedze sadarbības pārskats, kur skaidri un gaiši norādīts, ka 8. martā 2021. gadā mana meitiņa Emīlija Markuse pat 3 mēnešus pēc mākslīgas bērnu atsvešināšanas no manis no bērnu mātes puses, atraujot mūs fiziski vienu no otra, saka savas mātes klātbūtnē, ka palīdzību pirmkārt meklētu pie tēta. Kāpēc tiesa šo manas meitiņas vēstījumu nav sadzirdējusi? Vai tas noticis interešu konflikta un iespējamās korupcijas, šantāžas, nolaidības vai citas ietekmes rezultātā? Vai kāds jebkad to izmeklēs bērnu labākajās interesēs? Tiesiskas Latvijas interesēs? Kāpēc paši bērni nav uzklausīti, ja viss, kas ir noticis, ir patiešām noticis bērnu labākajās interesēs? Manas un manu bērnu tiesības ilgstoši ir tikušas pārkāptas, iedomājieties, bērnu labākajās interesēs. Kurš un kad izmeklēs šo faktu? Kāpēc, lai izpostītu ģimeni un nošķirtu bērnus no manis, Jūrmāls Bāriņtiesa izdarīja visu, lai to panāktu, tai skaitā pārkāpjot sev uzticētās pilnvaras, rīkojoties nolaidīgi un neizmeklējot, nenoskaidrojot abu pušu liecības un pierādījumus, bet lai atjaunotu to, kas izpostīts, vien bezspēcībā noplāta rokas un teica, ka nav Bāriņtiesas kompetencē un spēkos panākt, lai bērnu māte vismaz ievērotu tiesas nolēmumu, kas paredzēja bērniem un man tiesības uz regulāru saziņu, kas rupji tika pārkāpts vairāk kā 1,5 gada garumā. Jā, tā tiešām ir noticis. Manu bērnu māte patvaļīgi
un ļaunprātīgi ir pārkāpusi šo tiesas nolēmumu, liedzot man saziņu ar bērniem, bet bāriņtiesas pārstāvi vairāk kārt atzina, ka ir bezspēcīgi ietekmēt bērnu mātes lēmumu. Vai arī tas ir noticis bērnu labākajās interesēs? Vai bērnu labākajās interesēs bērnu māte patvaļīgi pārkāpa tiesas nolēmumu? Vai bērnu labākajās interesēs bāriņtiesa atzina, ka ir bezspēcīga? Kāpēc tāda divkosība un dubultie standarti visā Markus lietā? Vai arī šeit saskatāmas kādas interešu konflikta vai iespējamās trešo personu ietekmes pazīmes? Kurš un kad to izmeklēs? Kā tas ir iespējams, ka pašvaldības policija, kur 2020. gada 24. novembrī vērsusies Jūrmālas pirmsskolas izglītības iestādes podziņu vadītāja Anita Auziņa, sniedzot apmelojošas liecības par mani un melīgi interpretējot konkrētu situāciju bērndārzas podziņu telpās, lietu neuzsāka, bet vēlāk uz bērnu mātes Kristīnas Ruģeles 20. gada 27. novembra iesniegumu Jūrmālas pilsētas bāriņtiesai pamata valsts policija lietu ierosināja. Kā tas iespējams, ka mana bērnu māte man personīgi teica, ka pēc valsts policijas pieprasījuma ir vērsusies atkārtoti ar iesniegumu valsts policijā? Kāpēc valsts policijas pārstāvjiem bijusi interese ietekmēt manu bērnu māti šāda lēmuma pieņemšanā, ja tā ir ģimenes lieta? Tas noticis pēc tam, kad 2020. gada 15. decembrī Rīgas rajona tiesas tiesnesis Raimonds Bulls noraidīja prasītājas Kristīnas Ruģeles pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību prasījumā pret atbildētāju Mareku Markusu. Mani. Iespējams, šis bijis vienīgais neitrālais tiesnesis visā tiesvedības pret mani gaitā un vienīgais, kurš spriedis taisnīgu tiesu. Tas, kas noticis tiesvedības procesā turpmāk, apliecina, ka Temīda ir patiešām akla, jo turpmākie tiesneši nav ieraudzījuši vai arī nav gribējuši ieraudzīt rupjus manu un manu bērnu tiesību pārkāpumus tiesvedības procesa gaitā. Gluži pretēji, fakti liecina, ka tiesu sprieduši cilvēki, kas nav saglabājuši tik svarīgos objektivitātes, neutralitātes, nevainības prezumpcijas principus savā darbībā. Pētot dokumentus, ieraugot to, cik klāji tiesa ir ignorējusi manus un manu liecinieku saucienus pēc palīdzības par faktu, ka esmu ticis apmelots, rodas iespējas, ka ne tikai nav saglabāta neutralitāte, bet arī no tiesas puses ir radīti tīši tādi apstākļi, lai nolēmumi un spriedumi būtu man un maniem bērniem maksimāli nelabvēlīgi. Viss, ko esmu vai neesmu darījis, sagrozot, interpretējot un izraujot no konteksta, ir izmantots pret mani. Vai tā drīkst notikt tiesiskā valstī? Vai kāds no tiesnešiem, kas piedalījās daudzajās tiesu sēdēs, jebkad ir centies iedziļināties lietas materiālos kopš paša sākuma, 2020. gada decembra, kur Kristīnas Ruģeles pret mani izvirzītā apsūdzība uz aizdomu pamata par iespējamu emocionālu un fizisku vardarbību ir balstīta tieši šajā apstāklī, proti, ka es elpoju brīvi. Citēju civillietā numurs tāds un tāds, fiksēto Kristīnas Ruģeles prasības par abu bērnu dzīvesvietas noteikšanu pie mātes, par mātes atsevišķas aizgādības noteikšanu par abiem bērniem pieteikumu par pagaidu noregulējumu lietā Jūrmalā 2021. gada 12. janvārī. Citēju, prasītāja ar bērniem aizgājusi uz citu dzīves vietu, jo atbildētājs apdraud un nes paaugstinātu COVID-19 inficēšanās risku, tām nevalkājot sejas aizsargu masku bez medicīniska pamatojuma un ejot uz publiskām vietām bez distances ievērošanas un aizsargu līdzekļiem,
kas paredzēti ārkārtas apstākļos. Tālāk šajā un sekojošajos dokumentos figurē pārsvarā Kristīnas Ruģeles meli par mani, apsūdzības bez pierādījumiem, vēršanās pret manu būtību un to, kāds esmu, no konteksta izrauti sagrozīti fakti un melīgas, nepatiesas, nomelnojošas, pat demonizējošas apsūdzības. Lai būtu saprotams, kā tas varēja notikt, ka mani apmeloja, bet es šķietami neaizstāvējos, paskaidrošu sekojošo. Civillietas, kas uzsāka pret mani un arī manu bērnu tiesībām 2020. gada decembrī, materiālus es saņēmu vien pāris dienas pirms 2021. gada 2. septembra tiesas sēdes ar sava advokāta starpniecību. Pieņemu, ka ir vēl kādi dokumentu materiāli, ko līdz šim neesmu saņēmis, kur arī figurē meli, par kuriem man nav informācijas līdz pat šim brīdim. Līdz tam man bija pieejama vien minimāla informācija par to, ka mana bērnu māte tik bezskaunīgi un nekrietni ir melojusi par mani, sniedzot nepatiesas liecības pret mani gan valsts policijā, gan Jūrmalas domes labklājības departamentā, gan Jūrmalas bāriņtiesai, gan tiesai. Jau 27. novembrī 2020. gadā iesniegumā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai sniegtas virkne nepatiesu, apmelojošu liecību, bet tas ir pats pamats tiesvedības uzsākšanai pret mani. Kā rezultātā iestājušās neatgriezeniskas sekas un kaitējums man un maniem bērniem jau vairāk kā 2,5 gadu garumā. Iesniegumā ir virkne melu par mani, kas atspoguļo mani kā neapzinīgu tēvu, kas nerūpējas un nav spējīgs nodrošināt bērnus un ģimeni, bet tā nav patiesība. Tiek izvirzīti melīgi apgalvojumi par manas psihiskās veselības stāvokli, interpretētas un sagrozītas dzīves situācijas. Lasot Kristīnas iesniegumu, rodas sajūta, ka Latvijā tiesību sargājošās iestādes vispār neeksistē, jau šāda melīga iesnieguma pamata, nenoskaidrojot objektīvo patiesību, var tikt ierosināta lieta pret cilvēku. Ja Kristīnas melīgās apsūdzības tika ņemtas par pamatu, lai vērstos pret mani, tad Latvija nav tiesiska valsts. Un tiesību sargājošās iestādes, tajā skaitā prokuratūra, atzīst, ka jebkuru cilvēku var atzīt par vainīgu noziegumā, kuru tas nav veicis, ja vien viņš kādam nepatīk un ir motīvs vērsts pret viņu. Ja uz apmelojumu pamata var safabricēt lietu, neņemot vērā liecinieku pierādījumus un abu pušu liecības, pieņemot nolēmumus, lēmumus un spriedumu, neizskatot lietu pēc būtības, kā tas ir noticis ar mani un ir redzams ar manu vārdu saistītajos tiesvedības dokumentos, kur uz melu pamatu taisīt notiesājušu spriedumu, tas viss ir izgājis cauri, tad sanāk, ka jebkura cilvēka tiesības var pārkāpt, ja vien tas nepatīk kādām pietiekami ietekmīgām personām vai varām. Vai tā ir? Atgādināšu, ka jau 2020. gada decembrī vērsos Jūrmalas valsts policijas iecirknī, lai ziņotu par manu bērnu nolaupīšanas faktu, ko paveikusi bērnu māte Kristīna Ruģele, kā arī, lai ziņotu par manis apmelošanas un nepatiesu liecību sniegšanas faktu tajā pašā valsts policijā, ko paveikusi Kristīna Ruģele. Bet tā vietā, lai policijas iecirknī es tiktu uzklausīts un tiktu uzsākta izmeklēšana un tiktu ierosināta krimināllieta pret Kristīnu Ruģeli un viņas sabiedrotajiem par iepriekš nosauktajām darbībām, kas vērstas pret mani un bērniem, man tika izrakstīta soda klīds par sejas aizsargmaskas nevilkšanas faktu. Iespējams, tieši šis ir galvenais iemesls, kādēļ kopš 20. gada decembra līdz pat 23. gada jūlijām nesodīti turpina notikt noziedzīgu darbību kopums pret manām un manu bērnu pamatiesībām no bērnu mātes Kristīnas Ruģeles kopš 22. gada Kārkliņas puses. Sakarā ar to, ka noziedzīgā nodarījumā pret mani
un maniem bērniem, nedz valsts policijā, nedz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā, nedz Jūrmalas tiesā netika un netiek pieņemti manā rīcībā esoši pierādījumi noziedzīgai darbībai pret mani un maniem bērniem, Robertu Danielu Markusu un Emīliju Markusi, par to, ka esmu apmelots, lūdzu piešķirt man kriminālu procesuālo imunitāti saskaņā ar Krimināla procesa likuma 8. nodaļas 116. pantu un nodrošināt, ka manis iesniegtie pierādījumi par pretlikumīgām darbībām pret mani un maniem bērniem valsts institūcijās, tiesā, bāriņtiesā un valsts policijā tiek pieņemti un izskatīti pēc būtības, ierosinot, virzot un izskatot pēc būtības attiecīgus kriminālu procesus saskaņā ar valsts pamatlikumu satversmi, kas ikvienam garantē tiesības uz aizstāvību, taisnīgu izmeklēšanu un taisnīgu tiesu. Saprotu, ka minētais regulējums attiecas uz pārāko rasi pēdiņās. Uz mani un maniem bērniem nē, bet šo pieminu, lai jūs ieraudzītu, cik krasa ir atšķirība, kāds pastāv beztiesiskums situācijā, kurā es esmu apmelots un kur es un mani bērni esam nonākuši, ka mums, lai panāktu taisnīgu noregulējumu, tiek likti šķēršļi un tiek postīta mūsu dzīve. Noziedzniekiem grupā, vēršoties pret bērnu tēvu, tas ir mani, Mareku Markusu, noziedzniekiem uzdodoties par manu bērnu labvēliem un draugiem, lūdzu, aicinu un pieprasu, būdams Latvijas iedzīvotājs, lai Latvijas valsts visu līmeņu varas un institūcijas paveic savus pienākumus pret mani un maniem bērniem un nodrošina tiesisko aizsardzību un nepieļauj tālāku izrēķināšanos ar manu ģimeni, kurā manu bērnu mātes vārds, paraksts, ar ko ir izvērsti meli pret mani un viņas egoistiskie mērķi, kā arī viņas sabiedroto noziegumā veicēji, tiek pasniegt kā bērnu labākās intereses. Lūdzu panākt taisnīgu noregulējumu, lai maniem bērniem būtu pilnvērtīgas un netraucētas iespējas uzturēt attiecības, saziņu, saskarsmi ne tikai ar savu māti, bet arī ar mani, Mareku Markusu, Roberta Daniela un Emīlijas Markusa tēti. Tāds bija ziņojums, ko 2023. gadā 3. jūlijā es nosūtīju prokuratūrai, Latvijas valsts ģenerālprokuroram Stukāna kungam, kurš, protams, kā jau tas Latvijā ierasts, pats neatbild, bet atbild viņa vietnieki. Atbild tā, ka iesniegums paliek neizskatīts, paliek nesaprasts. Mana kļūda bija tajā, ka es aprakstīju ļoti gari un plaši, aprakstīju detaļas, parādīju nianses, kuras nevienam tajā galā šķiet neinteresē. Tās detaļas, kuras ir tik ļoti būtiskas, lai ieraudzītu, kā top safabricētas lietas un kā fakts, ka ir melots mazās lietās, pierāda un apstiprina, ka melots tiek arī lielajās. Kā kas tāds varēja tik pieļauts Latvijā? Kā tas tika pieļauts? Tas tika pieļauts pret maniem bērniem un arī pret mani. Tas viss nāks gaismā. Tā tam būs būt. Un kad tas viss nāks gaismā un atbildība reāli tiks prasīta no tiem, kas darīja šos noziegumus pret mani un maniem bērniem un manu ģimeni, ko tad viņi sagaidīs no manis? Tādu pašu cieņu, tādu pašu mīlestību, sirsnību, to visu saku pēdiņās, kādu viņi veltīja pret mani un maniem bērniem, izreķinoties ar mums. Tas, ko varu sacīt par šo visu situāciju, ir, lai Dievs ikvienam no mums ir žēlīgs, arī tiem ļaundariem,
kuri savus ļaunos darbus vēl līdz šim nesaskata, neatzīst, nesaprot, vai arī izliekas neredzam. Viss, kā jau teicu, nāks gaismā, un kas mīl gaismu, nāks tajā. Kas to ienīst, tie lai arī saņem savu algu, ko pelnījuši.